Tavs spēks, tava jauda ir tevī. Kā redzam iepriekšējā video, es skaidri un gaiši atspoguļoju to, kā ietekmē negatīvā domāšana tevi un tas, kas notiek ar tevi, un kā ietekmē pozitīvā domāšana pašam par sevi, un kā tas ietekmē tavus notikumus un situācijas dzīvē. Tā informācija ir skaidri pierādīta un parādīta, un to esmu pārbaudījis vairāk kārt uz sevi, ka visizdevīgākā pozīcija ir pozitīvā domāšana. Tad, kad tu domā, man viss sanāk, man viss izdodas, man viss ir pa spēkam, es visu varu, man ir pietiekami daudz resursa, laika, man ir pietiekami daudz enerģijas, lai īstenotu to, ko es vēlos īstenot. Jo pozitīvā domāšana, tā ir visizdevīgākā pozīcija. Piemēram, negatīvā domāšana. Es nevaru, es neticu sev, ka man sanāks, nav man attiecību resursu, nav attiecību tā un tā un tā. Bet tiklīdz tu pārslēdz šo domāšanu uz pozitīvo domāšanu, es sev ticu, es visu varu, man izdosies, es ticu sev, ka man viss sanāks. Automātiski šeit sanāk divi dažādi cilvēki. Viens cilvēks ar negatīvo domāšanu, kurš ir nelaimīgs visās dzīves sfērās, un otrs cilvēks ar pozitīvo domāšanu, kurš ir laimīgs visās dzīves sfērās. Un laimīgiem cilvēkiem, priecīgiem cilvēkiem vienmēr dzīve piespēlē iespējas, notikumus, lai vēlreiz un atkal viņi izjustu prieku un laimi par savu dzīvi. Tas ir ļoti svarīgi. Tās ir tādas nianses, bet tas ir pamatu lietas, kuras vienkārši jāņem un jāpielieto. Nav jāmeklē kaut kāda burvju tablete, kura pēkšņi paņems un izglābs tevi un tavu dzīvi. Nevienam nav pienākums tevi izglābt. Viss ir tavās rokās, viss ir spēks un visa jauda ir tevī. Vienkārši, ja tu nesaproti, ko darīt, kā darīt un esi izmisumā, esi neziņā, var pieteikties pie maniem uz konsultāciju, rakstot vienkārši privātu ziņu man. Un tu jau redzēsi un sapratīsi risinājumu virzienu, uz kurieni jādodas.